Labdien! Mēs esam priecīgi jūs redzēt. Jūs esat ieradušies Svētas maizes ceptuvē, kur atrodas Jelgavas novadā, Svētē. Mēs nodarbojamies ar rudzu maizes cepšanu bez rauga. Mēs jums visu parādīsim, kā tas viss izskatās. Veselīga, ļoti rudz maize. Saimnieks Jānis Dāvids strādāja agrāk Sijā Lāči. Kāpēc tieši viņš grib ar maizi nodarboties? Viņam tas darbs patīk, tas ir viens. Un viņš pats no 15 gadu vecuma vispār sāka ar maizi nodarboties. Tas ir viņas dzīves stils. Kāpēc ar bioloģisko maizi tieši? Stāsts ir tāds, kad viņš brauc uz mājām un skatās vienkārši miglo lauka rondabu. Jā. Un nākamā dienā viņš brauc atkal, skatās, lauks jau ir novākts, bet iepriekšējā dienā ir miglots, jā, ar indi. Un tad viņš ir iedomājies tā ārprāts, ko mēs ēdam. Mēs ēdam dzīvo indi īstenībā. Un tad ir vērts aizdomāties par to, ko mēs ēdīsim nākotnē vispār. Kāpēc paliek cilvēki alerģiskāki? Jā? Tāpat tās mūsu bērni sevišķi ir alerģiskāki, tāpēc ir jādomā uz priekšu, varbūt ne uzreiz tas notiksies, varbūt mūsu bērni vairs nebūs tik alerģiski, ja? Tāpēc, kad ir jāēd, ir tīra izejviela, jo, teiksim, agrāk nebija tik alerģiski cilvēki. Tas ir no tāda viedokļa, veselības viedokļa, tāpēc viņš izvēlējās tieši maizi cept bioloģiski. Один сам от нуля. Ему большие знания, большой опыт. Viņš vienu cepienu izcepa vienkārši, ja, un aizbrauc uz tirgu. Ja. Viņš arī baidījās, vai aiznies tas biznes vai nē. Viņš aizbrauc uz Tukumu, kur viņš dzīvo, tur ir tirdziņš. Viņš mēģināja notirgot rupmaizi, saltskābmaizi, tīro rudzi. Ja. Viņam bija reklāmiņa neliela, ka tā ir bioloģiskā maize. Cilvēki sāka interesēties vienkārši. Pienāca viena sieviete vienkārši un saka, vau, cik skaista maize jums, neparasta maize. Ja. Nekur tādu nevar redzēt. Viņa smuki ir ieplīsusi, dabīgi. Ja. Nav tur ideāli gluda un bez plaisiņām. Un tā, kad cilvēki nopirka to maizi, viņš saprata, jā, tas biznes aizies. Vecāka gadu gājuma, teiksim, mana vecā mamma vai mans tētis, jā, viņiem garšos tāda nacionālā latviešu pilngraudu rupmaizīte, jā. Viņiem tas atgādina bērnību, jā, vairāk smarža, viss. Viņi tiecās vairāk pēc šādas maizītes. Katram ir sava gaume. Es ēdu, piemēram, saltskābmaizi bez sēkliņām. Šī ir ar sēkliņām, ir bez sēklām. Teiksim, cilvēks jau arī pirks, kas viņam arī garšo vairāk. Bet arī ir tādi, kam garšo tā pilngraudu rupmaizīte, mana gājuma, manas paudzes cilvēkiem. Jā. Tā ir gaumas lieta, tikai gaumas lieta. Es esmu Jānis Kurtnieks, maiznieks Zelles. Strādāju jau pie šāda veida maizes jau aptuveni 12 vai 13 gadi. Jā, šis pats uzņēmums pastāv 3 gadi jau. Pati ideja ienāca tā, kad viens jau kas ir zināšanas, ideja ienāca tāda, kad vajadzētu padomāt par savu veselību, cept no tīrām izejvielām. Taisam garāku procesu, taisam ieraugu, jā, raudzējam mīklu bez rauga, jā, un, lai pagatavotu maizi no 0 līdz gatavai maizei, paiet 16 līdz 17 stundām. Jā. Tātad, ja es šodien sāku plaucēt, sāku taisīt ieraugu, tātad es tikai no rīta sākšu cept to maizīti, ja, lai atļausim uzrūktam ieraugam. Ieraugs ir apmēram no mīklas daudzuma 50%. Puse. На одну буханку
скажем, 100% мука, 2% соль, 5% сахар, остальное вода. Это воду мы добавляем, уже сами смотрим, как бродит, ну, как мука берет воду. Если надо, мы доливаем немножко воду. 7 дней. Да, но так он стоит больше, если в холодильник держать. Я дома, например, месяц-полтора где-то простоял. Он немножко тверже, да, но его можно порезать и нормально скушать. Но на данный момент 12 человек. У нас ходят к вечеру паковать школьники. Весне каждую неделю есть, да, 2 раза в неделю. Зимой меньше будет. Показываем, как пекем, сами может выпечь хлеб. Ekskursija maksā no cilvēku skaita, no viena cilvēka, viens latiņš pa ekskursiju ir. Ja, teiksim, ja cilvēki nevēlās cept paši maizi, tad tas skaits, nu, lielākais 30, jo telpa ir maziņa, vairāk mēs nevaram paņemt. Ja cilvēki, kas ir pieteicies ekskursijā, vēlās izcept vēl savu maizīti un paņemt līdzi, tad tas cilvēku skaits samazinās. Augstākais tas ir 15, jo nevaram mēs tik daudz paņemt, tāpēc, kad krāsnes atdziest. Uztaisīja visu ceptuvi. Šeit nebija ne krāsnes, ne kāte, pilnīgi nekas nebija. Pat sienas normālas nebija. Vispirms bija veca krāsnes skice, pēc kuras uzcēla krāsni. Bet meistari tādu Latvijā vispār vairs nav. Vienkārši pēc skices uztaisīja krāsni. Un viņa darbojās. Jā. No kurienes tā skice ir, es nezinu. Uzcēla krāsni, sataisīja remontu. Jā, ir Eiropas projekts taisīts, kur ir elektriskā krāsnes pirkta un maizes mīcītājs, mīklas mīcītājs ir nopirkts. Tur jābūt noteiktai peļņai, lai dabūtu to 50% atmaksu. Jā, nu, teiksim, es piemēram saku 30 000 mēnesī apgrozījums, jā. Nu, jā, tad viņi dod to 50% atmaksu. Kaut kādi 4 mēneši apakaļ vispār ir tas projekts. Mums vajadzēja paplašināt maizes daudzumu, konditoriju, tāpēc mēs elektrisko krāsni vēl iegādājāmies, lai atvieglotu arī sev strādāšanu mīcītāji iegādājāmies. Tas, lai paplašinātu sev produkciju. Šīs ir dzirnaviņas, tādas maziņas, jā. Ar šīm dzirnaviņām mēs varam samalt paši sev miltiņus, cik rupjas pienu mēs vēlamies. Ko mēs no tā iegūstam? Es jums varu nodemonstrēt, kā tas izskatās. Šie ir tīrie rudzu graudi, kailgraudi. Mēs ieberam piltuvītē. Ja, un šādi iznāk rupji graudiņi. Ko mēs, teiksim, no šādas malšanas iegūstam? Mums ir daudz vieglāk kontrolēt savu kvalitāti. Izmantojam šos paši maltos miltus pilngraudu rudzu rupmaizē. Viņa ir bagāta ar šķiedrvielām un B vitamīnu. Un ļoti svarīgi rupmaizē, kad ir rupji milti un viņi uzsūdz daudz ūdeni. Ar to mēs arī iegūstam maizes termiņu garāku. Ja, tik ātri neizžūst mīkstums, jo milts ir uzsūcis vairāk ūdeni. Šobrīd
ir tāda doma, vēl viņa nav realizēta, iepirkt šāda veida dzirnaviņas, jā, maziņas šāda mājas apstākļos, kur var malt. Cenu es vēl nezinu, kāda viņiem būs. Un samalt priekš sevi mājās svaigas miltus no graudiem. Ja ir zināšanas, protams, jebkurš var jebkādu biznesu uzsākt. Ja ir krāsneņa mājā, tas izkurina krāsneņa, kaut vai elektriskā krāsnē. Droši var cept mājās maizi. Tas ir ļoti darbietilpīgs process. Ja cilvēks, teiksim, grib to darīt, bet nav to darījis vēl tā īsti, varbūt kaut ko ir darījis, ja? Lai iemācītos vispār labi to izdarīt un kvalitatīvi, ja? Ir vajadzīgs kaut kur gads, lai vispār izjustu mīklu un saprastu cepšanās procesu. No malas skatoties, varbūt tas ir tā vienkārši, bet ja iedziļinās dziļāk iekšā, jo notiek iekšā visādi procesi un tev viņi jāizprot ir. Kāpēc tur tā notiek, kāpēc varbūt ieplīst tur, kāpēc katru reizi ir kaut kāda problēmiņa un viņa jāmāk ir izlabot, lai maize ir kvalitatīva. Teiksim, ja nav ne krāsnes, nekā, lai iesākt, ir vajadzīgi kaut kādi 5–6 tūkstoši. Ja ir krāsnes, tad tev nekādas tur lielas ieguldījums nevajag. Tev tikai atliek nopirkt miltus, pārsvarā izēvielas milti, ķimenes, tur augļus. Telts ir 2 metri reiz 2. Tāda vieta maksās 10 lati. Pats kaut kur tirgu patirgosies, pasēdēs, un tad meklēs kaut kādu veikalu, piedāvās savu produktu, prezentēs viņam. Ja es tirgoju bez prezentācijas, teiksim, es nosaukšu piemēram summu, tur mēneša ienākumi man tur 10 000. Ja es sāku prezentēt, tad pēc mēneša man būs kaut kādi 13 000. Neko mēs nesteigsimies. Mēs pastīsimies. Mums ir bišķiņ jāpaceļās vēl augstākā līmenī. Strādājam 12 stundas. No 6 rītā līdz 6 vakarā. Nedēļā tas ir strādājam otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien. Visu laiku ir ko darīt. Visu laiku. Vienīgais, viss ir roku darbs, vienīgais, ko izdara, izmīts ar mīcītāju mīklu. Tas ir tāds. Ar rokām nevarēs izmīcīt mīklu, jo ļoti smaga mīkla ir. Šī ir pilngraudu rudze rupmaizīte. Veidojam kukulīšus 8 kg lielus, smagus. Kāpēc tik liels? Tāpēc, ka kukulītis saglabāsies daudz ilgāk, jo viņš ir liels, tik ātri viņš mitrums no mīkstuma neiztvaikos. Tāds kukulītis cepās 2 stundas. Garoziņa būs mazliet biezāka, un tas būs arī aizstargs slānītis tam mīkstumam. Maize ir bagāta, šī ir šķiedrvielām un B vitamīnu. Tas ir ļoti svarīgi, B vitamīns būs ļoti labs sejasādē. Šķiedrvielas attīrīs vēderu. Kilograma cena šeit uz vietas ir lats 82. Mēs produktu griežam, cik daudz cilvēks vēlās. Teiksim, jebkuru maizīti. Mums ir arī gabala preci, tādi keksiņi, tur bagetes mums ir tādas. Gabala prece ilgāk saglabāsies, tas termiņš būs vienalga lielāks. Jo šķēlēs sagriezta maize būs termiņš īsāks. Viņa sāks ātrāk pelēt un ātrāk sakautīs arī. Šī maizīte arī ir tīrā rudze maizīte, saldskābu maize, rudas saldskābu maizīte. Šeit iekšā ir ķirbju sēkliņas, tāpat arī no ārpusītes, kā jūs redzat, ķirbju sēklas, saulespuķu sēklas ir iekšā, arī ķirbju sēkliņas ir iekšā mīkstumā un sezam sēkliņas. Šī maizīte
tiek cepta arī malkas krāsnī, tieši tāpat pagatavot kā pilngraudu rupmaizīte. Tieši tādas pašas stundas no 0 līdz gatavai maizei paiet 16-17 stundas. Viņa ir no bīdelētiem rudzu miltiem, kur ir tikai graudu vidacītes. Viņa iekšpusē ir gaiša. Jūs varat šeit redzēt arī pārgriestu maizīti. Jā, šeit vidacītī. Viņa izskatās gandrīz kā kviešu maize, bet reāli viņa ir rudzu maize. Šeit nav klāts šķiedrvielas tik daudz kā pilngraudu rupmaizītē. Milti ir ļoti gaiši, izskatās kā kviešu milti, ir ļoti grūti atšķirt. Tā ir mūsu firmas zīme, mēs iegriežam, viņš tā atverās vaļā. Ja mēs neiegriezt, viņš plīst, kur viņam patīk. Kilogramu cena šeit uz vietas 2,78 būs. Jā? Tāpēc, kad ķirbis sēkliņas ir diezgan dārgas, ja, un saulespuķu sēklas vairāk izejvielas, attiecīgi viņam arī ir cena. Šeit kilogrami ir 3 kg, plus mīnus 3 kg. Rudzu sauckābu maizīte. Ja? Tā kā es jums rādīju iepriekš rudzu sauckābu ar sēkliņām, bet šī būs bez sēkliņām. Es pārgriezīšu šo kupulīti vienu uz pusēm, un jūs varēsiet redzēt. Lūk, redziet, šāds ļoti gaišs kupulīts. Nevar pateikt, ka viņi būtu no rudzes maizes, ja? Tāpēc, kad ir ļoti attīrīts graudu ārējais apvalciņš, šeit ir samalts tikai grauda rudzu viducītes. Pati serdi, tāpēc viņš ir tik gaišs. Jā, šeit ir ķimenīte klāt. Tā ir lats 82 kilogramā. Tā kā pilngraudu rupmaizīte jau būs. Kopējais svars viņai ir 3 kg šai maizītei. Šī ir auzu pārslu presīte. Šeit ieber bioloģiskos auzu graudus un var sapresēt pārslās. Kāpēc mēs tā darām? Pēc pilngraudu auzu pārsla viņa ir sapresēta no vesela graudiņa un viņa nav ne ar ko apstrādāta. Mēs esam pilnīgi droši, kad viņa ir tīra auzu pārsla. Vairāk ražot pārējiem uzņēmējiem, kas vēlās arī no tīrākām izejvielām, vienalga. No tīrākām izejvielām, un lai arī domā par savu veselību, par savu ģimeni, ko viņi ēd, lai neēd, небиологических продуктов. По оценке аналитиков, с 2008 по 2012 год 48% оборота рынка занимают продажи хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 28% продукты из смеси ржаной и пшеничной. Однако в последнее время наблюдается повышенный интерес к продуктам с высокой добавленной стоимостью, таким как сдоба, багеты и хлеб с различными добавками. Согласно статистике, самый дешевый хлеб из рассмотренных стран в Казахстане. Цена по стране 32 евроцента. Самый дорогой в США – 1 евро 54 евроцента. Данные являются средними по всем странам. В разных регионах цифры могут быть выше, а где-то значительно ниже. Например, в России средняя цена за хлеб 20 рублей, но можно найти в некоторых торговых точках и за 9 рублей батон. Исходя из цен на хлеб, рассмотрим стоимость зерна в 3 лидирующих странах. По данным казахстанской биржи, внутренняя закупочная цена составляет 141,23 евро за тонну пшеницы. Спрос на отечественную пшеницу не ослабевает, уровень его заметно выше, чем 2 года назад в то же время. Согласно данным Комитета таможенного контроля, по итогам 2012-2013 года Казахстан отгрузил на экспорт 6,7 миллионов тонн зерна. В страны дальнего зарубежья 5,8 миллионов тонн, в страны таможенного союза 0,9 миллионов тонн. В Казахстане разрабатывается концепция перехода на зеленый путь экономического роста, один из пунктов которой касается сельского хозяйства страны. Планируется трехкратное увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, а также повышение урожайности пшеницы до 14 центнеров в гектар к 2020 году и 20 центнеров в гектар к 2030 году. В 2013 году средняя урожайность составила 12,9 центнеров на гектар, в 2012 – 8,4 центнера на гектар.
В Беларуси увеличили стоимостные объемы импортных закупок хлеба и мучных кондитерских изделий на 31,9 миллионов долларов. Среди основных позиций импорта продовольственных товаров были зерновые культуры. Это 153,9 тысяч тонн, то есть снижение на 60,6% по сравнению с прошлым годом. На вторую половину 2013 года средняя урожайность зерновых по республике составила 33,3 центнера гектара, что на 5 центнеров гектаров меньше по сравнению с прошлым годом. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 95,8% засеянных площадей. В прошлом году данный показатель был 95,3% площадей. Импорт зерна России в 2012 году составил 486 тысяч тонн, в том числе пшеницы – 2002 тысячи тонн, из которых 99,9 было импортировано из Казахстана. По данным Минсельхоза Российской Федерации, на 9 декабря 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42 миллиона гектар, что составляет 95,5 уборочной площади. В 2012 году этот показатель был несколько ниже – 39 миллионов гектар, в 2011 выше – 41,2 миллиона гектар. Валовый сбор составил 96,2 миллиона тонн зерна. В прошлом году 75 миллионов тонн, в 2011 97,5 миллионов тонн. Урожайность в 2013 году составила 22,9 центнеров на гектар, что является выше показателя прошлого года 19,2 центнера на гектар, но ниже показателя 2011 года 23,1 центнеров на гектар. 99% британских семей покупают хлеб. Суточные продажи в день составляют 12 миллионов буханок. 75% потребляемого хлеба – это белый хлеб, причем 50% в виде сэндвичей. Среднее число на душу населения составляет 43 буханки в год. В соответствии с данными по национальной диете и анкетированию по вопросам питания, потребление хлеба на человека составляет 90 грамм в день. Для мужчин данный показатель равен 113 граммам, для женщин – 76. Ржаной хлеб является национальным латвийским хлебом. Многие его везут в качестве сувенира. В Латвии продается более 40 видов различного хлеба. Латвийский черный хлеб экспортируется в Швецию и другие страны Западной Европы. За год латвиец съедает около 37 килограммов хлеба. На полках магазинов можно найти до 55 видов ржаного хлеба, 51 вида белого и 15 видов кисло-сладкого.